Saīsini daļu. Sīnus no 3π dalīts 2 plus x, viss dalīts ar sīnus 2x. Ja mēs skatāmies uz saucēju sīnus 3π dalīts ar 2 plus x, mēs atceramies, ka bija kaut kas līdzīgs redukcijas formulām, bet eksāmenā droši vien stresā mēs neatcerēsimies, kādas viņas bija. Tie, kas atcerās, tie lieto, bet mēs paņemsim lūk šo te sīnus no alfa plus beta formuliņu un mēģināsim izlīdzēties ar to. Sīnus alfa plus beta iekavās ir vienāds ar sīnus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sīnus beta. Un ko tad mēs varam ar mūsu skaitītāju izdarīt? 3π dalīts ar 2 plus x. Tas ir sīnus no 3π dalīts ar 2 kosinus x plus kosinus no 3π dalīts ar 2 reiz sīnus x. Ar ko tas būs vienāds? Sīnus pie 3π dalīts ar 2 sīnus, reku mīnus 1. Mīnus 1 pie 3π dalīts ar 2. Šis te ir mīnus 1. Kosinus pie 3π dalīts ar 2. Kosinus pie 3π dalīts ar 2 jānolasa lūk šeit, un tas ir 0. Tātad mīnus kosinus no x, gribētos vēl kaut ko pieskaitīt, bet tur būs 0 reiz sīnus x, tāpēc skaitītāju mēs esam pārveidojuši. Mīnus kosinus no x, saucēji, sīnus no dubultleņķa. Kur mums ir dubultleņķa formulas? Sīnus no divkārša leņķa ir 2 sīnus alfa reiz kosinus alfa. Pierakstīsim. Sīnus no 2. Nu labi, rakstīsim formulu vispirms. Ir 2 sīnus. Es jau rakstīšu tomēr ar x, reiz kosinus no x. Un ja mēs to šeit pārakstam, 2 sīnus no x reiz kosinus no x, tad mums noīsinās. Skaitītājā paliek mīnus zīme, saucējā paliek 2 sīnus no x. Vai mēs vēl kaut ko varam pārveidot? Nevaram, daļa ir saīsināta. Paldies par uzmanību!